pēcspēles interviju ar Haraldu Eglu. Haraldu, 1-5 zaudējums Šveicē pirmajā mačā. Kas neizdevās šovakar? Nu, īsāk sakot, zaudējām 2 cīņas un zaudējām ripvidējā zonā daudz. Un tas arī praktiski izšķīra to spēli. Kas notika otrajā trešdaļā? Ielaidām 4 vārtus, varbūt pirmais un trešais nebija tik slikts. Nu, es lieku, ka pirmā perioda, pirmā puse mums bija diezgan laba, un tad otrajā arī bija tas parādījās, kad zaudējām rips vidējā zonā, un otrajā periodā tas bija izteiktāk, un viņi mums tur sodīja. Ja trešo periodu mēs nospēlējām jau daudz labāk, bet ar 20 minūtēm nepietiek. Ko taktiski pamainījāt trešajā periodā, kad izdevās uzvarēt šīs 20 minūtes? Taktiski mēs neteiksim, ka baigi daudz ko mainījām. Vairāk bija runa par mentālo spēles pusi, kad ir jāsāk uzvarēt 2 cīņas un jāspēlē daudz drošāk un pārliecinošāk tajās zonās, kur mēs pirms tam to nedarījām. Un līdz ar to mūsu spēle uzlabojās. Paldies! Lūdzu.